ārprāts atklāju superīgāko vietu, kur cep maizi Kuldīgā. Viņš ir esot jau 2 gadus. Laikam mēs neesam bijuši 2 gadus, tā varētu būt, bet tepatās tur mums ir Liepājas iela, nogriezies nost, un tu pamanīsi, ka reka rakstīts Celms maizi. Viņi ir atvērti katru dienu, cik es saprotu, no 8 līdz 16, jo viņi paši arī to maizīti tur cep. Iesim iekšā, parādīšu, kas ir viņa top lietiņas. Man, protams, patīk interjers, man patīk. Es nezinu, kāpēc es jūtos bišķiņ tā kā Itālijā tā varētu būt. Lūk, visu veidu maizīte. Ir gan rudzu maize, maize ar čedaru un jalapeņo. Var dabūt bagetes. Šis esot top favorīts jau visu laiku. Sieras kauns ar čedaru sieru. Tagad ir arī berliners, un ko es varu iepriecināt savu sievu, kad kur ir arī mandeļu citrus keks, kas ir gluten free. Un var dabūt vienmēr garšīgu kafiju. Tā kā būsiet Kuldīgā, obligāti vietiņu, ko apmeklēt. Ja jums garšo maizi, jums patīk ienāc un viss smaržo pēc maizītes un kafijas. Šeit ir umulīgi un super laipa apkalpošana, kā vienmēr. Tā kā obligāti pierakstiet blociņā, brauciet. Šī būs parastā baltmaize, kviešu. Šeit būs jalapeņo, atkal tāpatās. Cik ilgi viņa tā, jā? Viņa tagad, kamēr viņa attrūks, ik pa 20 minūtītēm, vismaz 3-4 stundas. 3-4 stundas? Jā, visu laiku viņa ir jāmājas, jā. Tas jau ir tas, ka šeit ir savādāka tehnika, jā. Interesanti šeit ir strādāt. Agrāk es strādāju ļoti daudz gadus Kuldīgas maizes ceptuvē, kur es arī līdzīgi maizīju. Tur bija pavisam savādāk, tur bija. Šeit ir individuālāk. Jā. Bet cik kukulīši sanāk no tā viena? Vai tas ir viens kukulīts? Tas taču nav viens kukulīts? Nē, tas nav viens kukulīts. Tur būs 5 jalapeņo maizes, te būs 10 parastās viešu maizītes. Un 4 stundas jāgroza? Jā. Tas ir šausmas. Tā lai cilvēki novērtēc, ja man te pateiks, ko jūs tur pārdodat, mums tur tādu maizi, es iešu pa 40 centiem nopirkšu. Māciet pagroziet 4 stundas maizīti.